Šajā video es jums parādīšu, kā soli pa solim atvērt demo kontu XM brokerī un pēc tam to savienot ar MetaTrader 5 platformu. Mūsuprāt, XM ir ieteicams pieredzējušiem tirgotājiem, jo tā platforma ir nedaudz sarežģītāka. Ja izlemsiet, ka šis brokers jums nepiemērots, aprakstā atradīsiet alternatīvu iesācējiem. Ja jums vēl nav XM konta, aprakstā atradīsiet saiti uz īpašo piedāvājumu. Aicinām skatīties! Lai atvērtu demo kontu, dodieties uz XM brokera tīmekļa vietni vai noklikšķiniet uz saites aprakstā. Tad nospiediet pogu Sākt tirdzniecību un aizpildiet reģistrācijas formu. Jums jānorāda savas dzīvesvietas valsts, e-pasta adrese un parole. Piekrītat noteikumiem un nosacījumiem un apstipriniet reģistrāciju, noklikšķinot uz zilās pogas. Pēc brīža jūs tiksiet pāradresēts uz pārvaldības paneli. Brokeris aicinās jūs no sākuma apstiprināt savu kontu, jo tas ir nepieciešams, lai veiktu reālu iemaksu. Jo ātrāk to izdarīsiet, jo labāk. No pieejamo kontu sadaļas lejupielādējiet MetaTrader 5 platformu. Instalēšana ir ļoti līdzīga Windows un Macos datoros. Jūs varat arī lejupielādēt lietotni Android un iOS tālruņiem. Kad esat instalējis MetaTrader 5, dodieties uz e-pasta adresi, kuru norādījāt reģistrācijas laikā, un atrodiet XM sveiciena e-pastu. Tur atradīsiet savu lietotāju vārdu un servera numuru, ar kuru jums jāizveido savienojums. MetaTrader 5 platformas augšējā kreisajā stūrī noklikšķiniet uz Atvērt kontu un meklējiet XM kā savu brokeri. Tad izvēlieties opciju, lai pieteiktos esošajā kontā un ievadiet demo konta datus no XM sveiciena e-pasta. Jums būs jāievada arī parole, ko norādījāt atverot kontu. Apstipriniet, un viss ir gatavs. Ja aktīvi kreisajā pusē ir pelēki, tas nozīmē, ka jūs nevarat ar tiem tirgoties. Lai to labotu, dodieties uz pieejamo aktīvu izvēlni un izvēlieties simbolus, kas ir pieejami jūsu konta tipam. Noklikšķiniet uz dolāra zīmes, lai pievienotu aktīvu saīsnes kreisajā paneļa pusē. Pēc tam, kad esat izvēlējies interesējošo aktīvu, noklikšķiniet ar peles labo pogu un izvēlieties jauns rīkojums. Parādīsies rīkojuma konfigurators, kurā varat iestatīt darījuma apjomu lotos, pievienot stop loss un take profit. Noklikšķinot uz sarkanās pogas, tiek veikts pārdošanas darījums, bet uz zilās pogas – pirkšanas darījums. Paneli apakšā varat pārbaudīt savu pašreizējo konta atlikumu un pieejamo maržu. Šeit varat arī slēgt atvērtu pozīciju un realizēt peļņu vai zaudējumus. Ceru, ka šis video bija noderīgs. Kā redzat, XM izmantošana iesācējiem var šķist sarežģīta, bet pēc dažām dienām viss kļūst vieglāk. Ja tas šķiet pārāk sarežģīti, aprakstā atradīsiet saiti uz alternatīvu brokeri, ko iesakām iesācējiem. Paldies par skatīšanos!